Šajā epizodē mēs runāsim par fobijām. Un mans sarunu biedrs, kā vienmēr būs ārsts psihiatrs Pēteris Zālītis. Sveiks! Sveiks! Tātad, Pēteri, kas īsti ir fobija un kā tā atšķiras no parastām bailēm? Būtībā fobija ir iracionālas bailes no kaut kāda objekta. Un, kā jau tu pamanīji, mēs ikdienā runājam par dažādiem objektiem, un fobijai tas objekts var būt šaurāks, lielāks, plašāks, konkrētāks, punktveida un jebkāds. Visizplatītākā fobija ir, piemēram, šī fobija no plašām telpām, plašām vietām, cilvēku pūļiem, šaurām telpām, zirnekļiem, pelītēm. Principā, jebkā, ko mēs varam iedomāties, pat no pīles, kas tev varētu kaut kur pasaulē novērot. Vai fobija vienmēr ir pārspīlētas bailes, vai tomēr tās cilvēkam šķiet ļoti reāls? Tās ir iracionāls bailes, kas būtībā robežojās smagākos gadījumos ar murgainu realitātes uztveri apkārt tev. Un ja mēs atceramies epizodi par murgiem, tad murgi ir pārliecība, domas par to, kā ir uzbūvēta realitāte. Bet tad kāpēc cilvēks nespēja tam tik pāri un nespēja apturēt šos te fobiju? Nezinu, vienalga no kā. Tāpēc, ka tā ir kā uzmācīga doma. Tā ir saslimšana. Tā ir psiholoģiska, bioloģiska vai traumatiska reakcija? Tas ir labs jautājums, jo būtībā tas var būt visi trīs no tiem, kā jau tāpēc jau tu ir tik mērķiecīgi uzdod šo jautājumu, acīm redzot, jo tu jau zini atbildi. Varbūt pats pastāstīt. Bet labi. Doma ir tāda, ka ja tev iekoš suns galvā, tad, kad tev ir 4 gadi, visticamāk, tas būs traumatiski. Un tad tur būs rēta, un varbūt pat somatiskas sāpes, un rezultātā tu visu dzīvi ieraugot suni, sajutīsi galvā šo sajūtu un vienkārši noslēgsies. Tev būs fobija no suņiem. Okay. Loģiski, vai ne? Varbūt trauksmes, panikas traucējumi, tad, kad tu esi plašā telpā un nezini, kur likties. Tas atkal ir, kā saka, daļēji endogēns, daļēji, kā saka, atkarīgs no tā, varbūt, kas tev ir noticis un ko tu neatceries. Jā? Piemēram, ka tu esi pazudis kaut kādā pūlē savu laiku. Bioloģiski, ļoti labi palīdz serotonīna aktīvie antidepresanti. Ļoti labi. Un cilvēki viņus lieto, un viņiem pāriet šīs fobijas, kas bieži vien ir pat kā uzmācīgas domas, dēļ kurām viņš nevar aiziet gulēt, jeb tās mūsu iepriekš apskatītās ruminācijas savu laiku, uzmācīgas domas, kas maisās galvā, un tad rezultātā cilvēks tiek vaļā no šīm te domām, kā saka, caur lielām antidepresantu lietošanas devām. Kādas fobijas psihiatrijā sastopamas visbiežāk? Bailes no ārsta. No ārsta? No psihiatra. Kādas fobijas psihiatrijā sastopamas visbiežāk? Augstums, slēgtas telpas, lidošana, asins dzīvnieki, sociālās situācijas. Visbiežāk. Viņš savā praksē. Man liekas, es precīzi statistiku šitam nezinu, bet tā retrospektīvi lidošana un plašas telpas. Lidošana, plašas telpas. Okay. Vai sociālā fobija, jeb sociālā trauksme ir viens no biežākajiem iemesliem, kāpēc cilvēki sāk izvairīties no citiem cilvēkiem, darba, publiskām situācijām? Jā. Tas tā var būt, ja? Jā, cilvēki neiet ārā no mājām, piemēram, tāpēc, ka ir bailes, ka paņems smēķi rokā un izsmēķēs. Okay. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš nomirs. Kad? Bišķiņ ātrāk nekā citi. Zini kā, smēķēšana saīsina dzīves mūžu, vai ne? Saīsina, jā. Bet ja man ir fobija un es te pašā laikā smēķēju? Uztaisi ģenētiskās analīzes un pārbaudi, vai tev ir nosliecis uz plaušu vēzi vai nav. Okay. Ja tev nebūs, tad viss kārtībā smēķēt, tad turpini smēķēt. Noteikti tev notrieks autobus nekā nomirs no smēķēšanas. Tā var būt. Vai panikas lēkme var radīt jaunas fobijas? Panikas lēkmes?
Bailes no veikala, sabiedriskā transporta, tieši vai panikas lēkmes var radīt jaunas? Jā vai nē? Es zinu, kā ir. Būs vai nebūs? Protams, ka var. Respektīvi, ja tu, piemēram, panikas lēkmi saķer pēkšņi lecot no Siguldas vagoniņa, Jā. lejā, visticamāk, tev būs bailes saķert panikas lēkmi pie augstiem, tas ir stāvot uz kaut kāda augstas celtnes jumta. Labi. Jo fantāzija, jau saproties, tad ļoti efektīvi štēle. Fobijas jau ir, tas ir fantāzija. Es zinu, kāds tur mehānisms ir? Nē. Cilvēks ir ļoti empātiska un būtne, un viņam ir ļoti attīstīta fantāzija, jo spēcīgāka ir, kā saka, šis emocionālais intelekts un spēja iedomāties, jo sarežģītākas psihiskās kaitas vispār var būt saslimšanas. Jo cilvēks, tas ir savā ziņā, tas ir no novērojumiem, protams, vairāk, bet cilvēka intelekts bieži vien ir viņa lāsts. Un fantāzija. Jā. Jo plašāka telpa te ir fantāzijai, jo lielāka iespējamība ir par to, ka rezultātā tu vari aizdomāties kādai, tādai kaitei. Piemēram, ārsti, kas mācās, ja viņi bez mazliet šķira enciklopēdiju un domā, ka viņiem ir katra nākamā saslimšana. Ir, kā saka, ārsti, kas strādāja savā profesionālajā specializācijā, viņi aizdomājās par to, vai, piemēram, viņam ir šizofrēnija kaut kādā momentā. It sevišķi nonākot pie tā vecuma, kad viņi ir visvairāk izpaužās. Arī fobija no slimības. Ja? Hipohondrija, kā saka šī te. Un tāpat laikā arī nonākot līdz kaut kādam, es tā kā fantazēju šobrīd, redz, es plaši tālu fantāzijā ar tevi runājot, man iedvesmo. Un, kā saka, pienākot vecumam 65 gadi, no ārsts varbūt aizdomājas par to, man demence attīstīsies. Es tagad arī par demenci domāju. Jā. Tu vēl domā, tas ir labi, tad jau nav demence vēl. Vēl nav. Bet māte Google labāk zinās. ChatGPT, Google jau. Tagad ir ChatGPT. Nē, tur ir Copilot, Google. Jā. Okay. Tas tieši sakarīgs. Par fobijām runājot, viņas varbūt maziņas, piemēram, ja es ieraudzīšu, piemēram, un vēl no zirnekļiem, maziņiem. Ja šajā telpā tā fobija liekas, es ieraugu zirnekli, viņi varbūt no malas galīgi, nekas viņš aizdrāpos, izmetīs plogu. Bet ja man ir šī fobija no zirnekļiem un bailes, man liekas, ka man ir norīs, tad man gan panikas lēkmes saknēs, gan viss paķetas mazais objekts, viņš ir nezinu, aizvākts no šīs telpas. Bet ja šīs fobijas šķiet tiešām ļoti maziņa un smieklīga no malas, bet kā tas nākas, ka šim cilvēkam šī mazā fobija var ierobežot dzīvi? Runājot par zirnekļiem, mēs vakardien bijām koncertā, un kā saka, pie griestiem zālē nolaidās zirneklis ar dzelteniem plankumiņiem. Atceļojas no Kolumbijas, laikam ar Kolumbijas banāniem bija. Okay. Un, kā saka, viņš nenobijās, lai gan viņam ir bijis bailes no zirnekļiem bērnībā. Kā tika galā ar zirnekļu fobiju? Atradīja spēli, kur tu galda zirnekļus. Redzi, jā. Bravo, redzi, variants, jā. Nekāda terapija nevajag. Jā, bet tāpat laikā arī, piemēram, Lielbritānijā ir, tas bija pirms gadiem 7, 8, vismaz, bet laikam vēl projām ņemot vērā tās terapijas efektivitāti pret zirnekļiem bija tā, ka 2 dienu terapijas cikls grupā, respektīvi pirmajā dienā intensīvais kurs par zirnekļiem, par to, kādi viņi ir, par to, kādi ir indīgi, kādi neindīgi. Un tad visi 9 stundas, visi mācās, nākamajā dienā iet uz terāriju, un tad viņas pakāpenes ekspozīcijas terapijas veidā pakļauj šīm mocībām, turot zirnekļus uz rokas. Es zinu, par ko runā, jo man ļoti bail no čūskām. Daudzus gadus atpakaļ. Tur bija identiski. Man bija piedāvāts, sieviete, kas strādāja cirkā, viņa bija saistība ar čūskām.
Un man viņa nāca netīšām iepazīt, un es viņu stāstīju tieši par to. Un viņa man piedāvā atnākt pie viņas uz terapiju, ka viņa ap mani, viņa man radinās šķūskām. Viņa man liks virsū, un viņa saka, ka tā es pārvarēšu bailes. Jo pat no beigtas mazas šķūskas, ejot pa meža taku, es jau esmu priedē galā jau. Viņa dzīvo vai miras, man vienalga, bet man bailes. Un es neizmantoju to iespēju, bet jā, konfrontēts, iet virsū savām bailēm. Tātad, jā, ok, labi. Tas ir visvieglākais variants. Kad tu sevi izaicini. Jā. Bet jautājums, vai tev ir resursi, ka tu vari sevi izaicināt, piemēram, iet plašā telpā. Jebkuras fobijas ārstēšanā ir nepieciešama ekspozīcija. Ekspozīciju var sasniegt arī ne tikai atrodoties tajā vai citā vidē, bet arī, piemēram, skatoties zirnekļu foto, skatoties suņu foto. Runājot par to, kādas asociācijas šie foto tev izraisa. Bailes, prieku, skumjas, bēdas un tā tālāk. Salīdzinājums ar suņiem, ka jebkurš suns, kas ir vieglāks par 4 kilogramiem, ir kaķis, arī brīžiem nāk diezgan labi cilvēku nomierināšanai, izņemot čihuahua, tie ir ēlas radījumi. Un kaut kāds arī ir tādi foršiņi. Un nu jā, un pēc tam, kad cilvēks ir pieredzis pie fotogrāfijām un tas neizraisa satrisinājumu, tad jāiet ārā. Kas notiek cilvēka ķermenī un nervu sistēmā brīdī, kad viņš sastopas ar savu fobijas objektu vai situāciju? Trauksme, panikas lēkme, kas bāzējās baiļu, neaizsardzības, bezspēcības sajūtā. Kā izvairīšanās uztur fobiju? Jo vairāk cilvēks izvairās, jo spēcīgākas bailes kļūst? Jā. Tik vienkārši. Jā. Vai fobija var ietekmēt attiecības, darbu, ceļošanu, karjeru un pašvērtējumu? Nu, ja tev ir grūti iekāpt lidmašīnā, visticamāk, jau neaizlidos nekur. Ja tev ir bailes no kaut kādas slimības, un tev ir domas par to, kad tu esi savainojis, piemēram, celi, tur ir pušums, un Āfrikā tev ielīdīs tur parazīts, un viņš jau tur ir ielīdis, nu, tev ir bailes no parazītiem kā tādiem un saslimšanas, un tev ir jābrauc obligāti nevis uz Kenijas slimnīcu, bet uz Latvijas vai Lielbritānijas slimnīcu, un tu tam dēļ pērc biļeti uz turieni, tāpēc, ka tev liekas, ka, respektīvi mēs runājam, ka tas robežojas ar murgiem, jā. Tad, ko darīt? Kā rēģēt? Saproti, te ir tas moments, jā, kad tā robeža starp fobiju un hipohondriju un murgiem ir diezgan kā saka, šaura, jā. Rindiņā īsti nē, bet saproties, tas moments, kad tu esi pakļauts kaut kādām situācijām, kas tev var notragarēt to, piemēram, to, ka tur būs melnādainais, kas pienāca tev klāt un tevi apskāve, ja, un iečukstē tev kaut ko tavā ausī, ja, un tu to interpretē pa savam. Ja, Tas aizīja jau tajā. Visas fantāzijas saslēdzās un vispārējais. Ja. Tas kā piemērs, ok? Ja, piemēram, nogurs cilvēks, ja, ja mēs tā skatāmies, viņam visādi brīnumi var kā tuviniekiem reaģēt, apkārtējiem? Kā palīdzēt izvairīties no biedējošas situācijas vai tomēr maigi mudināt meklēt palīdzību citur? Jaukties mums līdz cilvēkiem, tuviniekiem vai mēģināt cilvēkam palīdzēt, mudinot viņu apmeklēt speciālistu? Lai jau saproti. Bet es mēģināju spēšu kādu no malas palīdzēt, iesies viņa ādā, par tiem pašiem zirnekļiem, suņiem vai ko, īslaicīgi. Nē. Ko darīt? Zini, kā ir labs jautājums, paldies, ka uzdev. Respektīvi, tā doma ir tāda, ka atbilstoši Latvijas likumdošanai, tā ka psihiatriskā, narkoloģiskā un vispār, kā saka, izvēle ārstēties vai nav, neārstēties ir pašu pacientu rokā, izņemot gadījumos tad, ja tas apdraud viņa dzīvību vai apkārtējo dzīvību. Jā. Un tad rezultātā, būtībā, šeit ir variants kāds, ja cilvēks ir tik tālu ar fobijām aizgājis, ka bez mazliet viņš neiet ārpus mājām,
Tā ir indikācija mājas vizītei, lai novērtētu to, kas ar cilvēku īsti notiek un kādas dabas domas viņam galvā ir, kāpēc ir tik ļoti grūti viņam iziet no mājām. Vai tie nav murgi galā, vai tur neslēpjās, kā saka, kaut kas nopietnāks. Jo pa telefonu, līdzīgi kā tu man tādu uzdod šo jautājumu, ir grūti pateikt. Ja tas ir kaut kāds tāds priekškars mūsu laikmeta, kad ir šī robeža, caur kuru mēs nevaram izmantot šizofrenoskopu, lai paskatītos otru cilvēku smadzenēs. Jā, psihiatrija tomēr ir tāda klīniska zinātne un visticamāk magnētiskās rezonances aparātu mēs nepaņemsim līdzi mašīnā. Kāpēc vienam cilvēkam pēc biedējošas pieredzes fobija attīstās, bet citam nē? Kāpēc attīstās, kāpēc neattīstās? Vienam attīstās, vienam nē. Kāds... Tur ir daudz visa kā, sākot ar personību, beidzot ar traumu un to, ko tu jautāji pirmīt, jā, par traumu, ģenētiku un neiromediatoriem. Bet vai ir par gēniem, vai fobijas ir iemācītas arī no ģimenes? Piemēram, ja bērns ir uz vecāku ļoti spēcīgās bailes, vienalga no kaut kā, vai es varu iemācīties, mantot vai kaut kā pārņemt? To var? Nē, ir kaut kāds fobijas, kas arī no paudzes uz paudzi tā kā nododās. Visam nav jābūt obligāti vērstam ģenētikā, piemēram, 90. sākumā bija, kā saka, bērni biedēti ar to, ka tas bija pārmaiņu laiks un baidījās no kara, iebrukuma vispārējā. Un tur bija doma tāda, kad skolotāji brīdināja bērniņi, ja lido helikopteris, jūs ejat slēpjaties, citādāk nometīsim kaut kādu paciņu, jūs domāsiet, ka saldumi, tur īstenībā būs spridzeklis. Ja, pasaka to mazam bērnam, ja viņš loģiski ieaudzinās viņam domu. Sakodīs nomirs. Tas tā klišejiski, jā, bet helikopters, jā, ietekmē, vai arī, piemēram, pasaki mazam bērnam, ēdīsi ābolu kauliņus vai ķiršu kauliņus, izaugs tev ābele un izaugs tev ķirsis tavā kuņģī vēderā. Jā, dzirdēts, jā. Jā, un reāli tic bērni. Kā lai netic? Un sevišķi, kā jau mēs te atgriežamies pie intelekta, tiem, kuriem ir vislabāk attīstīts intelekts, tie ir visvairāk fobiskie. Vai fobijas bieži iet kopā ar citiem trauksmes traucējumiem? Depresiju, atkarībām? Ko tu vari iedomāties? Viss kaut, kas tev tik nāk prātā. Okay. Tu kā, neesi sadzēries 18 gadu vecumā līdz baltajām pelītēm? Agrāk, vai ne? Bija bailes no kaut kā? Nē. Tas tā, ka tu dzēri, tad kaut paģirām. No rīta bija traki, jā. Redzi? Jā. No kā bija bailes? Ka nesapratīs. Ka nesapratīs tevi. Kas vakar bija, jā. Ka tu zaudēji atmiņu, jā. Jā, kur tie laiki, vai ne? Tur ieslēdzās, jā, par dzeršanu, piemēram, runājot, jā. Ir tā fobija, kas bija, jo liekas, ka kaut kas tošam tā jau vairs nav fobija, tā ir vainas sajūta vairāk, bet fobija ir par to, ka tu varētu, piemēram, kļūt nekontrolējams, ka tu baidies zaudēt kontroli par sevi nākamo reizi, kad tu lietos. Labi. Kad fobija vairs nav tikai nepatīkama īpatnībā, bet traucējums, kura dēļ jāmeklē palīdzību? Tāda, kad tā traucē tev un apkārtējiem ikdienā, ka tā ir saslimšana. Saslimšanas definīcija ir tā, kad cilvēks kaitē pats sev, kaitē apkārtējiem, un viņam zūd darba spējas, un viņam zūd dzīves kvalitāte. Ja šie kritēriji izpildās attiecīgi arī pret fobijām, kad cilvēks nestrādā, ka cilvēks neiet ārā no mājas, nesatiek draugus,
ka viņš invalidizējās tādā veidā, arī, ka viņš neveic mājas darbus un apauga ar mēslu kaudzi mājās, tikai tāpēc, ka viņam grūti ir iziet uz centrālu tirgu, piemēram, nopirkt sviestu, tad rezultātā, viņš ir jāsauc psihiatrs uz mājām un viņam jānozīmē terapija. Kā ārstēt? Paldies. Kā ārstēt vispār? Ar zālēm. Psihoterapija, ekspozīcijas Sākumā ar zālēm, jo šis ir, jo mēs izējām no šī smagā varianta, ko es tikko aprakstīju. Jā. Tad sākumā ir medikamenti, viņu stabilizē, viņam noņem trauksmi, viņam noņem uzmācīgas domas. Nākamajā mēs varam sākt ekspozīciju terapiju, paralēli vai pēc tam, un pēc tam jau arī, kā saka, paralēli kognitīvu behaviorālo terapiju. Vai cilvēks, noslēgumā, vēl viens jautājums, vai cilvēks var pilnībā atbrīvoties no fobijas, vai mērķis drīzāk ir iemācīties to kontrolēt? Zini kā, es savā 50-50? ikdienā 50-50, jo, piemēram, es savā ikdienā savu fobiju vēl projām neesmu iemācījies kontrolēt. Tas ir neiespējami, es uzskatu. Katru reizi, beidz ņirgt. Tā ir reāla situācija, reāla problēma. Es domāju, ka vēl no cilvēkiem. Klausies, cilvēki ir labākie draugi man, neskaitot kaķīšus. Katru reizi, kad es braucu no rīta uz darbu un no darba, pāri dzelzceļa tiltam brauc vilciens. To tu man teici. Jā. Ko tu to domā, kas ir pa zīmi? Es nezinu. Tev ir bail no tā. Man ir bail no tā, kad es sapratīšu, ka vienreiz tur būs kāda zīme. Un zini, es aizdomājos pat līdz nākamajam, pat iedomājies, es braucu un redzu viņu. Jā, braucot vilcienu, jā. Tu padomā, tur brauc mašīnists, un viņš redz mani. Ko viņš domā? Tu ar šādām domām uz darbu atpakaļ. Jā. Būdams psihiatrs, kuru pašu psihiatri neārstē. Es saprotu. Paldies tev par šo sarunu. Pozitīvs mums beigsim par fobijām. Visus ir ārstējums gan drīz. Jā, bet paldies tev. Laikam šī mana nebūs ārstējuma, ne? Tava? Jā. Tev nav tādas lietas? Visiem ir tādas lietas. Ir. Man ir dažbrīd ir bail no tā, kā kāpjot pa kāpnēm. Labi, bet atbildot uz tavu jautājumu. Kāds bija jautājums? Es par sevi atbildēju. Vai cilvēks pilnībā var atbrīvoties no fobijas? Var. Ja mēs bez jokiem, tad var. Tad var. Var, bet ir jāpalūdz vienmēr kāda palīdzība, un bieži vien pietiek ar to, ka tu pārbaudi realitāti. Reality checks. Jo arī šī gadījumā par to vilcienu runājot, es braucu noteiktā laikā, loģiski, ka tur būs vilciens. Ko tu gribi? Varbūt vajag ieskatīties dažreiz arī vilcienu kursēšanas sarakstos un saprast, ka viņi tomēr ir tie dzeltenie 32. Un tur ļoti liela iespējama, ka viņš tur brauks. Bet tomēr. Bet sevišķi rīta stundās un vakaros. Labi, paldies tev, Pēter, par sarunu. Tiksimies citā epizodē. Paldies jums. Ceram, ka būs noderīgi.